Radio klausītājs, labdien! Labdien! Mans viedoklis par viedokļu paušanu, divi teikumi. Tas ir teātris. Jā, un jūs esat ļoti slikts aktieris, ja jūs nemākat savu balsi labāk arī nomaskēt. Skaidrītas kundze, no Jelgavas mums zvana. Labdien! Labdien! Es gribēju griezties pie tiem visiem, kuri savus smadzenes piesārņojuši ar to nepatiku pret zilējiem, pret pederastiem un kādiem tur visādiem. Nu, nepiesārņot, ja jūsu smadzenes ir piesārņots tikai ar vienu tēmu. Nu, nepiesārņojiet to ēteru. Tas ēters nepiedara jums vien. Es gribēju to vien teikt. Un jums, Streipkungs, es gribu teikt, tikko sāk šitās runas, metiet nostoju, spiediet to pogu, ir apriebies, un ja tie cilvēki ir slimi, nenoliecieties līdz viņu līmenim un nesaukājiet viņus, lai viņi smok savos sārņos. Nu, paldies, cienītā kundze. Tā nelaime ar šo saujiņu ļautiņu ir ļoti vienkārši. Ļauj viņiem runāt, viņi sūta sūdzības vēstules. Nospied podziņu, viņi sūta sūdzības vēstules. Šī ir grupiņa, kura izmisīgi pašlaik cīnās par uzmanību. Un izmantos visus līdzekļus, tā skaitā nesmukos un negodīgos, lai to dabūtu. Paies 5. oktobris, un šī lieta nomierināsies. Par to es esmu 100 punktu pārliecināts. Un tā no jums, kur pašlaik spiežiet podziņus uz mobilā telefona, lai sūtītu rupjas īsziņas man un Loretai, centieties nenolaust nadziņus. Tas būtu sāpīgi jums. Raimond, labdien! Labdien! Jūs ziniet, Teipa kungs, kāpēc tie uzlidojumi tika Amerikā veikti? Tāpēc, ka tur valda starptautiskais žīdisms. Ejiet! Es zinu, ka, ja es teikšu vārdu dirst, tad Loreta man spērs zem galda. Tā es laikam to neteikšu. Jūs varat pats, Raimond, izdomāt, ko es jums gribētu teikt. Ausmas kundze, labdien! Jā, labdien! Streipkungs, kāpēc jūs tos geju jautājumus pacilājiet? Nesūtiet viņus sēņot, taču sēņu laiks tagad ir. Tā ir ļoti laba ideja, Ausmas kundze. Paldies, Jāni, ejiet sēņot. Un neņemiet līdz mobilo telefonu, nerunājiet ar cilvēkiem, ja jums ir smadzenes aiznaglotas ciet. Ļoti labs padoms, Ausmas kundze. Paldies jums. Albert, labdien! Labdien! Es vēlējos pateikt prieka vēsti. Beidzot Latvijā ir parādījies varens spēks Latviešu partija, kuras priekšgalā ir Aivars Garda un Kultūras akadēmijas studentes. Beidzot Latvijā tiks atjaunota taisnība. Mūsu glābiņš ir beidzot klāt. Jā, par tiem pāri punkts 10%, ko varbūt savāks šī jūs minētā organizācija var jau būt. Bet nekāda liela viņu izpratne par taisnīgumu netiks uz priekšu virzīt. Interesanti gan, ka tās 4 kultūras akadēmijas tā dēvētās studentes, cik ilgi viņas taisās studēt, ja viņas vēl vien ir studentes. Man liekas, ka daži laba nav vairs studenti. Ilgvārd, labdien! Labdien, Streipkungs! Halo, jūs man dzirdiet? Ļoti skaisti. Man ir tāds liels aizdoms, ka jums, Streipkungs, steidzīgi vajadzētu remontēt galvas kausu. Jūs vispirms izremontējiet to, kas ir iekšā galvas kausā, un tad runāsim par manu galvas kausu. Notiek dzīvē. Jāni, labdien! Man tāds jautājums, kāpēc gejiem vai geji neaugli, ka viņi... Mēs ejiet, kur vārdi es varu pieklājīgi lietot, tā, lai Loreta man nespērp zem galda. Prom, jā, ejiet prom, pareizi. Tas bija tas vārds, ko es meklēju. Pensionārs, labdien! Labdien! Es gribētu tā pajautāt, kā jūs domājat par Jānu Adamsonu? Viņš taču ir, kā saka, jau iztiesāts, pierādīts, vispār palicis tur tā. Ne, viņi vienalga strīpo ārā, ja? Bet kāpēc tā pederastu šitos tā nestrīpo ārā? Piemēram. Man viss jābūtu. Piemēram, Šķēli, piemēram, Birkavu un tur vēl. Aha. Vārdu sakot, jūs esat klausījies uz deputāta Adamsona absolūti nepierādītajiem apgalvojumiem, un, protams, jums ir viegli slēpties aiz anonīmās jēdzienu pensionārs, tā lai nevarētu jūs atrast un sūdzēt jūs tiesā par melīgajiem apgalvojumiem, kurus jūs nu pat izteicāt. Kas attiecās uz Adamsona kungu, jums ir taisnība. Klausītāji, mums ir tālruņa numuri, kā vienmēr, 722-0204 un 722-5599. Maruta, labdien! Labdien! Lūdzu. Es jums gribētu uzdot, tam priekšniekam vienu jautājumu. Jā. Kāpēc vienā kamerā ar pederastu teisaku nesēž pederastu streips?
Ai, Maroti, jums ir atkal, es nesaprotu, Jaunkunds, kur jums ir smadzenes palikušas visām. Un visām pārējām jaunām sievietēm Latvijā es ļoti gribu atvainoties, bet tā kā ir tās kazas, tādas kā Līga Krieviņa, Līga muzikanti un šī Maroti jaunas sievietes vairs raidījumā nepiedalīsies, jo ir pierādījuši šīs, es baidos lietot vārdu sieviete vispār, ir pierādījuši savu neusticamību. Tātad ejiet jūs visas mecējiet galvu kaut kur. Kalniņa kundze, labdien! Labdien, Kārli! Es arī regulāri klausos jūsu raidījumu. Bet sakiet, kādu cenzuru ieveda, kā jūs pārstāvat? Ar kādām tiesībām jūs regulāri atslēdzat radiozvanītājus? Ar tām tiesībām, ka man ir, es teikt mēģināšu izskaidrot, Kalniņa kundze, jo es zinu, ka jūs esat ārkārtīgi erudīti. Smadzeņu kreisajā pusē ir tāds nervu centrs, caur kura reizēm notiek puslīdz automātisks nervu impulss, kas ceļo cauri manam galvaskausam, lejā pa kaulu, pa mugurkaulu, tad ir visi kauli, kas man ir rokā, cauri elkonim pa priekšējo roku līdz vietai, kur atrodas pirksts. Un šīs pirksts piespiežās, un zin, viņi ir podziņi. Un tā kā jūs esat regulāri mūsu raidījumu klausītāji, Kalniņa kundze, un ne tikai regulāri klausītāji, bet arī ļoti regulāri recenzenti par to, kā mēs to darbu šeit darām, tad jūs zināt noteikti ļoti labi, ka ir daži cilvēki, kuri nepiedalās konstruktīvi mūsu raidījumā. Un tāpēc šīs nervu impulses no smadzenēm līdz pirkstām ceļo drusku ātrāk nekā citreiz. Un būtu vēl jākonstatē, ka ja jūs traumē tas, ka var runāt par svarīgām lietām, tad zvanīt un kašķieties par to, tas nosit vēl vairāk laika. Jākās. Ainār, labdien! Labdien! Es šodien vēlēs visus apsveikt ar skolas sākšanos, un divas lietas, ko vēlēs pateikt. Jums, Streipa kungs, pārtraukt visus apvainot savus oponentus par smadzeņu trūkumu, vispirms tieciet ar savām smadzenēm, kuras, kā redzams, ir jums turpat, kur Zaporožicam motors. Un otra lieta ir, visām tām tantiņām, kas jums zvanīs tūtās un aizstāvēs jūs, ieteiktu audzināt savus mazbērnus, lai neizaug tādi videri kā jūs. Paldies. Galvenais jācer, ka neuzaug kā tādi. Jā, Loreta tagad māja, un jūs varat pats iedomāties visus rupjos un pusrupjos vārdus, kas man pašlaik ir galvā. Kā jūs? Jūs varat vārīties savā negācijas sulā, cienītais kungs, kā nebūtu jūs sauc, jo īsto vārdu jūs diez vai devāt. Un nomierinieties, ejiet sēņot, kā mums teica Austruskundas viņdien. Nu, Zigort, labdien! Streipa kungs, esmu pārliecināts, ka nolādēs mūsu mazbērni, ja iesim uz Saeimas vēlēšanām, neiepazinušies ar Latviešu partijas programmu. Varētu būt. Kādas jums ir attiecības ar jūsu mazbērniem, Zigor, to es dienas nevaru atbildēt. Ja jūs uzvedīsieties labi un izrādīsiet, ka jums ir smadzenes galvā, tad gan jau jūs mazbērni jūs nenolādēs. Edvīna, labdien! Es gribu brīdināt, ka reakcija žīdi, masoņi un pedarasti uzbruk un jābalso par Aivāru. Es neļauju jums pabeigt to teikumu, bet tā droši vien būs tā mazā sīkpartīņa, no kuras paši kandidāti mūk prom, tāpēc, ka viņi ir antisemītiski. Tā droši vien ir tā partija, pa kuru jūs pašlaik runājāt. Es nereklamēju neko. Dievs pasver, ka es kādu reklamētu. Ir īpaši sīkpartijas, kuras ir antisemītiskas. Es ne minūti negribētu reklamēt kaut ko tādu. Nu, lūk, līdz pašām beigām šodien mums bija ļoti jauks raidījums, un tas, ka pašās beigās piezvanīja viens cilvēks, kuram ir tukšmēnesis dienā, pilnmēnesis domāšana, tas īpaši mūs netraucē droši vien. Rīt pie